Labdien! Pastāstiet nedaudz par sevi. Mani sauc Zinaida. Pašlaik strādāju bērnu dārzā Pīlādzītes. No 85. gada mēs dzīvojam Krāslavā. Mums rekur stāv skaisti zefīri jūsu gatavotie. Nu, es zinu, ka jūs esat iesaistījusies projektā Sudraba ekonomika. Nu, kā jums gāja? Nu, paldies, ka bija tāds projekts Sudraba ekonomika. Nu, kaut kā bija no sākuma bail. Bija neparasti, bet toties kaut ko jādara, kaut ko jāmaina. Pašlaik man ir 64 gadi, nedaudz palika līdz pensijai, un domāju, ka tālāk pensijā varēs kaut ko darīt. Kādi bija izaicinājumi vislielākie? Bija ļoti kaut kā tā interesanti un pagroti, bet, nu, bija jauni cilvēki. Paldies jums, ka jūs vadījāt tādus te kursus. Es zinu, ka ir reģistrēta saimnieciskā darbība vidā, jā? Jā, ir reģistrējusies. Nu, pagaidām vēl ienākumu nekādu nav. Nu, ceru, ka tas viss priekšā un viss būs. Ko jūs gatavojat no zefīra, pastāstiet? Puškīšus. Kaut kādas ziemas rekur. Jā, skatos, ka jau ziemas noskaņās mēs jau esam. Nu, jau tuvojas Ziemassvētki un kaut ko jādara. Arī sāļos pušķus es zinu, ka gatavojat, jā? Jā. Kādreiz. Man meita izīrē savu virtuvi, un te mēs ar viņu sāku viņa man tagad palīdz, un kaut kā gribu iesaistīt viņu arī. Ģimenes uzņēmums, vārdu sakot, uz to iet. Kas varbūt tās vislielākais uztraukums kāds tieši bija? Vairāk ar tiem papīriem, vai vairāk kur tos klientus dabūt? Gan tur. Bija kaut kā pagrūti. Bet es saku, ar jūsu palīdzību man sanāca labāk. Gan tos papīrus visus... Atskaitas iesniegt, vai ne? Atskaitas iesniegt. Pieregistrēties. Jā. Kādi varbūt nākotnes plāni? Nākotnes plāni? Vairāk iesaistīt meitu šeit darbā. Nu, jo kā esmu jau vecāks cilvēks, man pagrūti vienai pašai, gribu to visu. Meitai varbūt vairāk to menedžēšanu var nodot, lai viņa tās reklāmas veido sociālajiem tīkliem, un jūs vairāk varbūt tīri to zefīru gatavošanu, ne? Jā. Nu, skaisti. Paldies jums par darbu, paldies par tādu foršu hobiju, ko jūs darat. Es varbūt novēlētu tiem senioriem, kuri vispār kaut ko baidās, mēģināt darīt kaut ko paši ar rokām, kaut ko gatavot, vai uzņēmēju darbību, uzsākt saimniecisko darbību baidās. Novēlu, lai cilvēks nebaidās un kaut ko sāk darīt, jo savādāk mūsu laikos grūti izdzīvot bez kaut kādas vēl plus palīdzības kaut kāda. Un arī noteikti kaut kādi jauni cilvēki, ko iepazīst. Nu, tas tiešām, jā. Un arī saproti, ka tas nav nemaz tik briesmīgi, tas saimnieciskais. Kad ir kaut kas blakus, un kaut kas ir blakus, tas vienmēr piepalīdzēs un pateiks priekšā un vēl kaut ko palīdzēs tai ziņā. Jā, paldies, Zinaida, paldies.